Mēs joprojām esam uz biedrības Mārupas uzņēmēju organizētās dzīvās podkāsta skatuves. Un šo sarunu mēs varētu nosaukt par sarunu divas Ilzes sarunājās. Jo mani sauc Ilze Zariņa, un es savukārt sarunāšos ar otru Ilzi, kas ir Ilze Būmane. Ja kāds vēl nezina, tad manās rokās, es nezinu, vai šeit redzēs tiešraidē, ir šī viņas sarakstītā grāmata Mārupas novads Māras zīmē. Izrādās, ka šī jau ir 3. grāmata, ko Ilze ir sarakstījusi, bet tā kā šis ir Ilze uzņēmēju rīkots pasākums, tad mūs visus ļoti interesē šis jautājums, kā jums bija pirms 10 gadiem, ja pirms 10 gadiem šī grāmata tapa, kā jums bija rakstīt par uzņēmēju darbību Mārupē? Viegli, grūti, te bija ko rakstīt, par ko rakstīt. Kā tas bija? Tieši šī sadaļa, kā jums viņa tapa? Nu, to tā atceroties ir grūti izskaidrot, bet uzņemoties šo grāmatu sarakstīt, ideja bija no mūsu agrākā pašvaldības priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra, un tad vajadzēja sākt strādāt. Tas jau bija kaut kur grāmata iznāca 2015. gadā, bet sākās tas darbs 3 gadus ātrāk. Un ar to uzņēmēju darbību bija tāda situācija, ka, teiksim, par lauksaimniecības nozari mēs vispirms satikāmies ar agrākiem kolhoza speciālistiem un agrāko priekšsēdētāju Jāni Zvaigzni, Jaunmārupas agrākā kolhoza tajā kantora telpās, un visu to izrunājām, ko mums vajadzētu šajā grāmatā par lauksaimniecību, tā atskatoties, kā saka, vēsturē, un jau brīvvalsts laikā, kā uzņēmēja darbība attīstījusies ir, un kā tas viss izskatās. Tas bija tāds uzmetums plāns grāmatai, vispirms par uzņēmēju darbību, tā bija lauksaimniecība, un ap to laiku jau stipri vien nāca klāt atkal dažādas rūpnieciska rakstura uzņēmumi, šeit ienāca un nodibinājās, IT uzņēmumi nāca klāt arī, un uzņēmēju darbība Mārupē visnotaļ attīstījās, kas attiec uz to lauksaimniecības iesākumu, tad man jāsaka tā, ka visā Latvijā man ir bijusi iespēja iepazīst agrākos spēcīgos kolhozus, arī Mārupe bija ļoti spēcīgs kolhozs, un mūsu agrārās reformas rezultātā iznāca beigās tā, ka arī šīs spēcīgās saimniecības izdevās tikai atsevišķās vietās saglabāt. Cik es zinu, tad Latvijā ir ne vairāk kā 4 šobrīd agrāk, vārdu sakot, pārveidoti agrākie tie kolhozi, kur spēja izveidot no kopsaimniecības spēcīgu ražošanas nozari un attīstīt zemnieku saimniecības. Un es to nesaku tāpēc, ka tā ir tikai, es esmu uzaugusi, vārdu sakot, bērnībā vecātajā mājās Mārupē, un es arī šos lauku darbus zinu, un es atceros, ka no mana opapa 6 hektāriem ļoti daudz ko, kamēr vēl nebija kolhoza nodibināti, ļoti daudz ko varēja dabūt ārā un ģimeni varēja iztikt. Bet ne jau pa hektāriem ir runa, jo visnotaļ šie agrārās reformas likumi būtu izsvērtāki bijuši, un mums būtu bijuši, tagad jāsaka, spēcīgāki ekonomisti nekā toreiz spēja izanalizēt un izdarīt visu. Mums arī būtu šīs lielsaimniecības citādākas, kuras būtu ļāvušas attīstīties arī zemnieku saimniecībām. Mārupa atrodas tādā situācijā, kā mēs esam Rīgai tuvu, mēs robežojamies ar Rīgu, un šeit ienāk ļoti daudz, teiksim, uzņēmēju, kuri ir bijuši spējīgi iegādāties gan, teiksim, zemi, īpašumu, lai attīstītu uzņēmēju darbību.
Un tā uzņēmējdarbība jau viņi ir attīstījusies, es domāju, ne tā īpaši tādiem lecieniem, bet viņi ir attīstījusies līdz tam laikam, kad mēs runājam par šo mūsu grāmatu. Viņi ir attīstījusies tā ļoti uzmanīgi. Nu, es varu atcerēties vārdu sakot, Silvija Romanova, Siljā, viņa uzņēmumu nodibināja 96. gadā, bet uz Mārupi viņa atnāca 2002. gadā. Un šis arī ir tāds uzņēmums, kas Mārupē dara godu joprojām. Un ir arī tās uzņēmēja darbības jomas šobrīd ir tā attīstījušās, ka es esmu ļoti iepriecināta par Ilmāru Jasīnski aiz Lapiņu muižas, kur agrāk atradās čūksliens un purvis, un tur nekā nebija, maz spriedīts, mazi kociņi aiz Lapiņu muižas, tur bija, tur neko nevarēja it kā izdarīt. Bet Jasīnskis uzņēmās to, kad izkopt, izrakt lielu dīķi, pēc tam vārdu sakot, izsmelt to kūdru, izveidot izklaides atpūtas vietu, un viņi rīko koncertus, viņi interesantus sarīkojumus rīko. Vārdu sakot, no mūsu mājas es dzirdu reizēm, ka tie koncerti tāds atskaņas līdz manai mājai atnāk. Tas diezgan tālu kādi. Tad jūs, Ilze, noteikti neesat no tiem cilvēkiem, kas saka, mums te Mārupē kādreiz bija klusums un miers un meži un pļavas, bet jūs īstenībā es tā klausos ar tādu diezgan lielu prieku redzat, ka tie uzņēmīgie mūsdienu cilvēki, uzņēmēji, kā tas pats Ilmārs Jasīnskis, ņem un dara un izkopj, un, kā teikt, ja tā vieta jums kādreiz bija klusa, tad tagad tur, kā teikt, ja tur jēzga un koncerti, tad viņi ir diezgan skaļa, bet jums nav iebildumu. Nē, protams, nē. Tikai es gribētu sacīt, ka šie uzņēmēji, kuriem ir izdevies attīstīt savus uzņēmumus, ka viņi savā ziņā ir kā izņēmums. Mums ir kā, zemnieku saimniecības, es par tām arī varu runāt, zemnieku saimniecības mums ir stipri gājušas mazumā, un ja es atceros, kad agrāk, kad mēs atguvām vecātēvu zemi 94. gadā, kad apkārt bija ar 6 gotiņām, 4 gotiņām, bija mazas saimniecības, piemājas saimniecības, var teikt arī. Šobrīd ir vispār tādu nav. Tādu nav. Vairs nav. Tādu nav. Un šīs zemnieku saimniecības, kas mums ir, īstenībā tie ir izņēmumi, kur ir spējuši ar savām zināšanām pārorientēties pilnīgi uz citu nozari. Es varu ilustrēt ar Liepsalām, kur bija ļoti augstvērtīgs lopu ganāmpulks, izslauca 10 tonnas no govs Jānis Sprīžs savā laikā. Bet viņam apkārt viņam bija citi īpašnieki uz zemes, viņš nevarēja ne iepirkt, ne nomāt tās zemes, jo cilvēki visu laiku gribēja tur kaut ko vai pārdot, vai, teiksim, nopirkt, un ar to lopkopību Jānis nevarēja iztikt. Viņš, arī, acīm redzot, tas īpaši patīkami nebija un iepriecinoši, bet viņš šo ražīgo ganāmpulku vienkārši, kā saka... Un kas tur tagad ir? Viņam ir uzņēmums, arī zemnieku saimniecība, viņš audzē 60 hektāros visāda veida ogulājus. Un viņam ir savs zīmols, dabas gardumi, un viņi abi ar saimnieci, viņi ir Eiropā visādus kursus izgājuši, arī pie ārzemju saimniekiem mācījušies, un viņiem ir šīs zināšanas, ka viņi ir spējuši uz citu nozari un, vārdu sakot, pārorientēties. Jā. Redziet, tie juku laiki, kā jūs stāstat, bet mazliet atgriežoties tādā senā pagātnē par tiem kolhoziem. Mēs tagad biedrība Mārupas uzņēmēji, tas viens no mūsu saukļiem ir dzīvo Mārupē, strādā Mārupē. Šeit tiešām ir tik daudz uzņēmumu attīstās, un lai mazliet atslogotu visu to satiksmes infrastruktūru, mēs esam tie, kas ļoti veicina to, ka, ja mēs esam Mārupas iedzīvotāji, lai mums arī ir šīs darba vietas Mārupē, un mums nav jāmēro šis ceļš uz Rīgas, varbūt otru galu. Kā tas bija toreiz, Ilze, kolhoz laikos? Arī bija tā, ka tie, kas dzīvoja Mārupē,
tie arī strādāja šajos kolhozos vai kas tur bija saimniecība Mārupi, tie bija paši Mārupas iedzīvotāji, kas tur strādāja? Es cik atceros un esmu ar iepriekšējiem kolhozu priekšsēdētājiem runājis, gan Jānis Zvaigznes, gan iepriekšējie, kas bija, esmu runājis un tā, no Rīgas vispār un no attālākām vietām strādāt vispār cilvēki lielā mērā nebrauca. Nebija tā, ka, kā saka, atbrauc no Rīgas, izdara savu darbu, brauc atpakaļ. Tā bija citādāka situācija nekā mums ir šobrīd. Tātad tas princips bija dzīvo Mārupē, strādā Mārupē. Strādā Mārupē, jā. Nu redz kā, tā arī bija. Nu lūk, un tagad pirms tiem 10 gadiem jūs uzrakstat šo grāmatu par šiem te uzņēmēju darbību un tam līdzīgi. Un ir pagājuši 10 gadi. Vai jums ir tā sajūta saķerot galvu un jāsaka ārprāts, tie uzņēmumi aug kā sēnes, kas tik mums te nav? Kādi jums ir sajūta šobrīd? Sacīt ārprāts, ka uzņēmuma aug kā sēnes, tas varbūt nav, tas būtu pārspīlēt, es gribētu teikt. Bet aug kā sēnes, jā, ir mums šīs saimnieciskās apbūves zonas, kur uzceļ lieli uzņēmumi un kur cilvēki tiešām no Rīgas brauc arī strādāt. Bet, kas attiecas uz to, kad, kā saka, nāciet uz dzīvi Mārupē, man ir kā pārāk simpātisks nešķiet tās rindu mājas, kas laikam acīm redzot, tad ir tā projektētas, lai arī šeit būtu cilvēkiem, kur dzīvot. Bet tās rindu mājas ir tādas kā, algas darba ģimenēm. Es tā varbūt nepārāk precīzi izsakot, bet man tāda sajūta ir. Jā, jo jūs no tiem veciem mārupiešu laikiem esat tomēr arī raduši, ka šīs mājas ir tādas kārtīgas mājas, kur ir lieli koki, vai ne, kur ir apkārt šī saimniecība, vai ne, nevis tādi, kā teikt, mazās mājas ar kā teikt, mazām istabiņām, mazām platībiņām. Bet viss plūst un mainās. Bet kāda jums ir šī sajūta par to uzņēmēju darbības attīstību, kad braucot kaut vai ne no Mārupas uz Jaunmārupu, kādreiz izbraucam pilnīgi tumšs, tagad ceļa malās vienā, otrā uzņēmumi ceļās, rūpniecības uzņēmumi, dažādi loģistikas uzņēmumi. Kāda jums ir šī sajūta? Sajūta ir tāda, divējāda, es teiktu, tāda duāla. Ir labi, ka šie uzņēmumi mums ir, jo ražotājs ienes valsts budžetā nodokļus pats par sevi, to visi zina uzņēmēji, tad tas nav nekas jauns. Bet varbūt, ka tā nozaru tāda strukturēšana, ja tas būtu iespējams, ka tas varbūt būtu tāds labvēlīgāks variants. Piemēram, Zirgzandals. Es par uzņēmēju viņu sauc Sandra Zaiceva. Viņa arī ir žurnālistikā strādājusi, žurnālisti bijusi, bet ne tāpēc. Bet viņa atpirka no mežsarga meitas Zandeļu mājas, kurai ir tāda interesanta vēsture. Mežsargs bija tas, kas, vārdu sakot, vācu laikā vīrieši no leģiona slēpa, meža brāļus pēc tam slēpa. Un tāda laba aura tai mājai ir. Un Sandra ir attīstījusi tādu dzīvu lauku turismu, varētu sacīt. Jo viņai ir tas uzņēmējas gēnis. Jā, mājas kafejnīcas dienas rīt pie viņas. Visi var doties. Jā. Bet arī šādu cilvēku var būt, kas tik ļoti koncentrējas uz kādu savu tādu nozari un spēju to izdarīt, ko viņi ir iecerējuši. Tādi cilvēki varbūt gribētos, lai būtu vairāk. Jā, bet redz, mēs jau nosaucam tepat Sandra, tepat Ilmārs, un ir tādi uzņēmīgi cilvēki, kas tiešām to Mārupas zemi arī kopj un iekopj, veic to uzņēmēju darbību, vai ne, bet šī te teritorija, kā teikt, sniedz mums visiem zinām baudījumu. Bet jūs tikko pieminējāt Sandru, un tas man bija arī jautājums par zirgkopību, jo, manuprāt, Mārupe, šī ir tā nozara, kas bija toreiz, arī grāmatā tā ir aprakstīta, un arī šodien viss kaut kas var mainīties, kolhozi ir mainījušies, saimniecība Mārupa ir mainījušies, bet zirgaudzētavas, vai ne, zirgkopība bija toreiz un ir tagad. Jums arī tā šķiet? Jā. Jo
ir tādas, vārdu sakot, ir lielceri, protams, bet ir arī tādas mazākas zirgu fermas, kur rūpēs par zirgiem un ir tīrainas staļļi, kur, protams, varēja vēlēties daudz vairāk un citādāk to saimniekošanu, bet tas ir atkarīgs no naudas jebkurā gadījumā un kā kuram īpašniekam izdodās, bet katrā ziņā ar zirgkopību tā ir. Bet kas attiec uz to agrākā kolhoza, pārveidošanos. Man šķiet, un es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem par to, kas arī šo apvidu pazīst, vai ne, Mārupu pazīst, kur, piemēram, kur uzskata, ka arī lopkopību varēja arī tajos, SIA ietveros vai akcijas sabiedrībā, vai kā to nosaukt, saglabāt, jo mums taču bija ļoti daudz iekoptu zālāju. Šobrīd ir tā, es tā skumīgi reizēm noskatos, kad no Jaunmārupas uz Jelgavas šoseju brauc ārā. Tur ir kaut kādi lauciņa grāvjiem pa vidu, kaut kur ir kukurūza, kaut kur nav nekas, kaut kas ir aizaudzis. Tā iekoptā zeme netiek no SIA sabiedrība Mārupa izmantot, un par to vienkārši sāp sirds. Un acīm redzot, šis lauksaimniecības uzņēmums, viņš ir ļoti, ļoti sazarots, es to zinu, jā, ka ar tiem vairākiem īpašniekiem šis lauksaimniecības uzņēmums nebūs saucams par lauksaimniecību, bet par lauksaimniecības izteiktu, tādu biznesa uzņēmumu, kur vairāk ir šī biznesa, nevis lauksaimniecības. Redziet, kā ir. Par Mārupu gurķiem, ko Jānis Bēziņš savā laikā, jau kolhozas laikā iesāk. Un visu cieņu Jānim, viņš katrā ziņā, kā viņš izveidoja šo siltumnīcu kombinātu, kā viņš cīnījās par to, tad, kad bija 6. 7. gada krīze, kā viņš cīnījās, ka nevarēja tur apsildīt, tur trūka, teiksim, gāzes un nevarēja viņu sagādāt, visādi. Bet vai allaž ir tas labvēlīgākais risinājums, ka ir tikai uzskatām, ka ir tikai lauksaimniecība, bet šis izteiktais lauksaimniecības, tāds biznesa akcents, vai tas ir tas labākais? Jā, redziet, daudz mūsdienās saka, vai ne, kad mums te notiek nejēdzības un nav iespējams attīstīt to uzņēmēju darbību, bet paskaties, toreizējos laikos arī tik daudz nejēdzības reformas, kas patiesībā sakot daudz ko nolikvidēja un aizlaida nebūtībā, kuru mēs vairs nespējam šīs lietas pat atgūt vairs, vai ne? Un tā reformām ir tā, man te iznāca iepriekšējā gadā ar ļoti daudziem Latvijas lauksaimniekiem izrunāties, lieliem, maziem, vidējiem. Ar tām reformām ir tā, ka mums reformu realizācijā ir trūcis tas valstiskais atbalsts. Un ko es ar to gribu teikt? Es gribu sacīt, ka ko uzskata, mums nav skaidri noformulēts, ko uzskata par mazu lauksaimnieku un teiksim, mazu lauksaimnieku. Un lielo lauksaimnieku atzinums ir ļoti normāls. Nevajag pēc hektāriem skaitīt, bet pēc tā, ko teiksim, 60 hektāros, kā Jānis Spriža, spēja izaudzēt saimnieks un kādi ir viņa ieņēmumi no viņa šīs platības. Šis rādītājs ieņēmumi no apsaimniekojumās platības raksturo, var sakot, arī šo mazo saimniecību. Un mums nav noformulēts arī valstiskā līmenī, kas īstenībā ir šī mazā saimniecība vai vidējā saimniecība. To es runāju no ekonomista atziņas, tās ir šobrīd, bet mums daudz kas ir aizlaists postā, ka mums nav šī valstiskā skaidrība par to, kā ir jābūt un kā valstis to atbalstīt. Jā, to jau mēs vairs neatgūsim. Ir lietas, kas mums nav mūsu varā, vai ne, kā jūs sakat, valstiskās lietas, bet mēs esam te, kā teikt, tajā lokālajā Mārupas novadā. Un, manuprāt, tai Mārupas novadā pietiek patiešām, vai ne, uzņēmīgu cilvēku, kas atrod šīs iespējas, kas atrod pilnīgā nebūtībā uztaisīt izklaides vietu, vai ne, pilnīgā nebūtībā, tā teikt, izdarīt vēl daudz ko citu, kā jūs teicāt, pārvarēt milzīgas krīzes, kā tomāti un gurķi, vai ne, un turpināt viņus ražot, ja tā kā Mārupē patiešām ir uzņēmīgi cilvēki. Un ja jums tagad, Ilze, būtu jāraksta grāmata par uzņēmēju darbību Mārupē,
Nu, manuprāt, tās nebūtu tikai tur dažas nodaļas, būtu vesela grāmata, vai ne? Nu, katrā ziņā tas būtu ārkārtīgi grūts un sarežģīts uzdevums, jo ir attīstījušās pat daudz tādas nozares, kas šajā grāmatā mums, par kurām šī grāmatā nebija iespējams rakstīt. Bija kāda cenzūra vispār? Nē, protams, nē. Nu, protams, nē. Tas jau bija tas laiks, ka nevajadzēja nekāda cenzūra. Jā, nē, nekāda cenzūra. Nē, vienkārši jebkuru grāmatu vai, teiksim, nu, izdevumu sastādot, ir jābūt skaidrībai par to, ko mēs gribam objektīvi izstāstīt, kādā veidā mēs to raksturosim. Un tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Jā, jo šobrīd tepat tūlīt pataiz jums būs intervija ar tādiem cilvēkiem, kas pārstāv, ziniet, tādas mūsdienīgas jau uzņēmēja darbības nozares, kā dronu ražotne, kā dažādas, vai ne, šīs tehnoloģiju nozares, tā kā kāda jums ir, vai ne, šī sajūta? Man personīgi, kā tādam vidējās paudzes cilvēkam liekas, tas ir tik feini, ka mēs varam ražot ķirbjus, mēs varam audzēt puķas, bet mēs varam ražot arī dronus. Ka tik plaša ir šī uzņēmēja darbības, tā teikt, pārstāvniecība, un turpat vēl zirgi, un turpat vēl tomāti un gurķi, vai ne? Nav tāda sajūta, cik forši, ka tas viss ir tepat mūsu novadā. Nu, tas jebkurā ziņā ir ļoti labi, tikai kā tas tiek, teiksim, kā uzņēmīgie cilvēki šīs lietas var realizēt. Nu, šeit es gribētu drusku pieskarties arī šādai lietai, ka nevienmēr tie lieli uzņēmumi, kas apkalpo iedzīvotājus, ar iedzīvotājiem strādā, kā mums vajadzētu orientēties uz tiem teiksim, Latvijas mēroga tiem uzņēmumiem. Un es gribu runāt pavisam vienkāršu lietu par atkritumu savākšanu. Agrāk mums bija, tas jau ir daudz gadus atpakaļ, mums nevar atcerēties, cik sen, Rodbergs Vitauts ar savu firmu Vērsis Ro, viņš arī bija tas vārds sakot, mūsu konteineris savāc un tā. Un ar Rodbergu strādājot bija tā, ka viņa vīri bija vienmēr precīzi. Šobrīd ir tā, ka tas lielais atkrituma savākšanas, teiksim, tas koncerns, kas tur ir, viņi atstāja konteinerus ceļa vidū, pēc tam vārdu. Vai, Ilz, par šitiem atkritumiem labāk nesāksim, jo tas ir tik daudz mārupiešu ārprāts sāpju punkts, bet, izstāstat. Bet vietējais uzņēmums savāca vietējo cilvēku atkritumus, vai ne? Un kas attiec uz Vērsis Ro, piemēram, arī, es izmantoju pakalpojumus joprojām, teiksim, ka man iztīrīt grauvu vasarā vajag, vai ne, kā teiksim, meldzem man vajag. Un Rodberga vīri strādā akurāti, jāsaka, no minūtē strādā akurāti, precīzi, un ar to es gribu sacīt, ka nevienmēr šī koncentrēšanās uz vienas nozares tiem lielu uzņēmumiem, kas ar tiem cilvēkiem diezko nerēķinās, ka nevienmēr tas ir labākais. Jā, un šeit es jums varu piekrist. Meliortors Lili Draunieci. Viņai bija uz Jelgavas ceļu brauc ārā no Jaunmāras. Viņai bija tas atkritums savākšanas tāda vieta, kur arī tu varēji aizvest, tur bija visa veida atkrituma savākšana, un viņa arī kā īsta uzņēmēja, es domāju, raksturojam joprojām, vai ne Lilītas kundze, ka nevienmēr mums varbūt vairāk vajag atbalstīt tos savējos, kas precīzi, akurāti, labi, un ar to uzņēmēju gēnus viņiem ir, viņi šādi strādā, nevis tikai ļaut ienākt tiem, kas ar spiedienu nāk iekšā tie lielie koncerti. Jā, es jums pilnīgi piekrītu, un manuprāt, biedrība Mārupas uzņēmēji tieši par to, lai mēs viens otru zinām, un lai mēs izmantojam viens otru pakalpojumus. Un tas, kas, manuprāt, Ilze, ir forši Mārupē, es domāju, ka jūs piekritīsiet arī no tiem senajiem mārupiešiem, ko jūs esat pieminējuši savā grāmatā, kā Silva, jā, un citi, tāpat arī Ilmārs Jasīnskis pieminētais. Mēs visi esam arī Mārupas iedzīvotāji. Un ja mēs esam iedzīvotāji un veicam šo uzņēmēju darbību šeit, tepat savā novadā, tad mēs jebkurā gadījumā, kā teikt, strādājam no visas sirds, ieguldot visu sirdi un dvēseli, jo tā ir darbība mūsu pašu novadā, vai ne, kā teikt, un tas ir prātīgi un pareizi, ko jūs arī sakat, atbalstīt viens otru, bet, protams, kad ir nozars, kur tas nav iespējams, kā piemēram atkritumi, jā, mēs esam spiesti, kā teikt, ielaist šos te lielos
lielos flagmaņus, pēc tam paši ar viņiem cīnīties, būt neapmierināti, bet ikdienā, vai ne? Bet ikdienā mēs taču varam arvien vairāk un vairāk. Starp citu, ja jūs to vēl nezinājāt, tad saimniecībā Mārupi, kā viņi pareizi sauc tos tomātus un gurķus, es nekad nevaru atcerēties. Sijā saimniecība Mārupi. Jā, Sijā saimniecība Mārupi, tad viņiem tur, starp citu, kas vēl nezin, ir tiešās pašapkalpošanās veikaliņš, kas ir atvērts 24/7. Viņi ir radījuši tādu dārzeņu kioskiņu, kur jūs varat aizbraukt un nopirkt dārzeņus un norēķināties jebkurā laikā. Un tas ir tas, ko mēs šī brīža uzņēmēji Mārupē arvien vairāk un vairāk runājam un veicinam. Braucam atpūsties uz Jipa Mārupīti un galu beigās tiešām atbalstam Ilmāru, kas šo vietu ir iekоpuši. Braucam paēst uz Krustakrogu, uz Hercogu, uz vietējiem restorāniem un izmantojam šos te vietējo pakalpojumus, vai ne? Jūs piekrītat? Jā. Un es domāju, ka mums jau, teiksim, uzņēmēja darbībai ir Mārupē ir tāda priekšrocība arī, ka mums ir liels un labs skolu tīkls. Mums ir daudz bērnu dārzu, lai teiksim, bērni var arī, ne tā kā Rīgā, mums ir labākā Rīgā šajā ziņā. Un no šiem skolniekiem, skolu absolventiem, no šiem bērniem, kas izaug bērnu dārzos līdz skolai, ka mums uzņēmējiem, Mārupas uzņēmējiem kaut kādā veidā biedrībai varbūt ir vēl kādi veidi, kā varētu vairāk piesaistīt Mārupē šos jaunos cilvēkus. Jo tas skolotīkls mums tiešām ir labs un spēcīgs. Un tas ir tas ils, ko mēs redzam, jo mums arī biedrībā iestājās biedri, kas ir jauni cilvēki, kas ir beiguši Mārupas skolas, un tepat Jaunmārupē ir izveidojuši savus uzņēmumus un turpina šeit saimniekot. Tā kā arvien vairāk un vairāk tādus, bet katrā ziņā mēs šeit saimniekojam, tai ikdienā skrienam, tai vāveres ritenī, bet jūs esat tas cilvēks, žurnālisti, jā, jūs esat pēc savas būtības un aicinājuma. Jā. Vai ne? Jūs esat tas cilvēks, kas arī apkopo šo te uzņēmēju darbības vēsturi, uzņēmēju darbības attīstību Mārupē, grāmatās, rakstos un citur. Un tiešām paldies jums par to, jo mums jau arī pašiem, mēs katrs skrienam, kur nu mēs skrienam tai savā nozarē, un tad tu atver grāmatu un ieraugi ārprāts, kas ir bijis pirms 10 gadiem, vai ne? Tā kā es domāju, Ils, kad ir pēdējais laiks padomāt par to jauno grāmatu, vai ne? Nu, tur ir, manuprāt, vajadzīgs kāds jaunāks cilvēks, kas tieši tajā, pēc neatkarības laika ir ienācis tajā uzņēmēja darbībā, jo es ļoti labi atceros, un es arī apskatījos to manas rakstīto grāmatu. Ļoti daudz, kas ir tāds jauns nācis klāt, bet, ja es drīkstu izteikt uzņēmēju biedrībai tādu, varbūt diezgan neparastu vēlējumu, mums ir izdots 3 grāmatas par Mārupi. Līdumnieks zem Mārupi, ko Rita Kristona kolhos galvenā ekonomiski kādreiz uzrakstīja, labs materiāls, laba grāmata. Represētie Mārupieši, mums ir 2. grāmata, šī ir 3. Tas ir atsevišķām novadām ir tas ir ļoti labi, jo jebkurš novads, kas apkopo vēsturi, apkopo mūsdienu, tās, visas tās aktivitātes, darbības, tas ir slavējami vienkārši. Bet man ir tāds varbūt arī praktiski tomēr vēlējums. Ļoti daudzos novados un arī pagastots atsevišķi ir savi novadu pētniecības, vai kā mēs to varam saukt, muzeji. Mums savā laikā, mēs ar Mārtiņu Bojāru par to runājām, bija doma, ka vajag muzeju, bet tas nav realizējies. Skolā bija, tagadējā ģimnāzijā, kaut kas viņiem arī bija savākts. Lielākais kundzei, viņiem ir zemnieku saimniecība joprojām Bruno vai ne, un lai viņām veicas. Bet Lielākais kundzei ir tik bagātīga vēsturisko materiālu šeit izstādē. Mēs arī redzējām jau vēsturisko materiālu kolekciju, ko var izmantot šādam teiksim, muzejam. Mums nav daudz tās vietas, ko mēs varam tam izmantot. Tur ir cilvēkiem, kas ir lietpratēji jādomā. Lapiņu mūžu mums ir nodegusi. Vai, Ilzīt, ziniet, kā ir? Atliek tik atrasties uzņēmīgam cilvēkam un vieta arī atradīsies, vai ne? Paskatieties, kā tas notiek. Paldies jums tiešām par šo vēlējumu, mēs to ņemsim vērā, jo
Jo ziniet, kā ir mūsdienas, bet mēs nekad nedrīkstam aizmirst vēsturi, jo, manuprāt, daudzas lietas mēs varam tieši smelties tajā vēsturē. Mēs varam smelties pat spēku šajās te vēsturiskajās atmiņās, un kādreiz, ka mums mūsdienās gribās pačīkstēt, cik ir grūti, tad atcerēties, nu, cik traki bija, ka bija tās zemes reformas, vai ne, kad bruka, juka, visas tās lauksaimniecības lietas, par kurām jūs runājāt, un tad tu saproti, ka varbūt nav mūsdienās nemaz tik traki, un ir jādzīvot tajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ir jāveicina tā uzņēmēja darbība tajā laikā, kurā nu mēs esam, jo mums tas Dieviņš ir iedevis šo laiku, tad nu izmantojam šo laiku, un paldies jums par sarunu un šajās te kavēšanās atmiņās, kas, manuprāt, bija mums ļoti, ļoti noderīgs, un par ieteikumu Novada pētniecības muzejam. Es domāju, ka te ir darbiņš kādam jaunam uzņēmējam, kādam jaunam cilvēkam, vai ne? Un mēs te sēžam un domājam, ka nav vietas, bet redziet, es domāju, ka atliek tik palaist domu gaisā, būt uzņēmīgam, un tad jau atradīsies arī vieta, vai ne? Es domāju, ka vieta nav tas galvenais, bet galvenais, ka, teiksim, tā ideja dzīvo, un kad ir cilvēki, kas ir ar mieru, kas spēj pie tā ķerties. Jā, un es domāju, ka arī jums ir jāpadomā par kaut kādu rakstu, vismaz kā teikt, par to, kā tas viss ir nonācis līdz mūsdienām, jo jūs esat tas cilvēks, kas tiešām ir ļoti daudzpusīgi apkopojis šo Mārupas vēsturi, tā skaitā uzņēmējdarbību. Paldies jums, Ilze, par to, un paldies par sarunu šodien. Paldies.